Vai arī tu biji apņēmusies iesākt šo gadu ar New Year, New Me, jeb jauns gads, jauna es enerģiju, un vai arī tu redzi tos super produktīvos ceļos 5 no rīta un viss ir lieliski video un padomā. Kāds sakars? Kāpēc es tā nemāku? Yo girl, same. Mēs tāpat. Bet nekas, jo gan es, gan tu šodien saparunāsimies un parādīsim gan sev, gan pasaulē, ka arī mēs varam būt mērķtiecīgi, produktīvi un sasniegt visus tos mērķus, par kuriem mēs tikai sapņojām, noslēdzot 2023. gadu. Čau! Man nav nejausmas, pa kuru laiku jau ir paskrējis janvārs, ir jau praktiski janvāra beigas, un mans mēnesis ir izvērties tik tālu no manām ekspektācijām, kādas tā kā man bija par šī gada iesākumu, ka man reāli pat trūkst attaisnojumi. Vienīgais attaisnojums, ko es varu tā kā sev piemeklēt, ir tas, ka janvārs vismaz sākumā bija riktīgi augsts, un tie lielie mīnus man reāli tā kā savā veidā piespieda iet tādā nelielā hibernācijas režīmā, jo man vienkārši gribējās ielīst savā aleņā, tas ir sēdēt uz dīvāna, ietīties sedziņā, aizdedināt ugunskura kamīnu un lasīt grāmatas. Tā kā tas bija viss, ko es vēlējos darīt, bet šodien mēs šim ziemassmiegam liekam treknu punktu. Iziesim cauri visam manam plānam par to, kā es saparunāšos un plānoju padarīt šo gadu par labāko, kāds vien var būt. Un tad pirmā lieta, kur mēs darīsim, atskatīsimies uz savu 2023. gadu. Atskatīsimies uz to divās kategorijās. Pirmā kategorija būs par to, kas mums izdevās pagājušo gadu, ko mēs sasniedzām, ar ko mēs lepojamies. Savukārt otrā būs ar tām lietām, kuras mēs būtu varējuši uzlabot, vai kas varbūt īsti neizpildījās tā, kā mēs to būtu gribējuši, un kuras mēs vēlētos piepildīt šajā gadā. Pierakstiem ir izmantot kladītu un pildspalvu Notes aplikāciju telefonā, Google Docs vai Notion aplikāciju, par kuras pastāstīšu nedaudz vēlāk, un kaut vai privātā e-pasta melnraksts. Un, protams, tā kā es visu iepriekšējo gadu dalījos ar saviem panākumiem un failiem, tad padalīšos arī ar savu sarakstu. Varbūt tas tev palīdzēs precīzāk noteikt vai piefiksēt tās sfēras, kurās atskatoties uz 2023. gadu, ieiet dziļāk vai padomāt plašāk. Tad no lietām, kas man izdevās. Aizbraukt 4 ceļojumos, gada sākumā bija plānots tikai viens. Atrast kaut cik normālu darba dzīves balansu, pieminēšu, kas gan bija vairāk gada beigās. Ļoti daudz laika pavadīju kopā ar savu ģimeni. Ģimene ir mans zelta, man pirmā prioritāte. Izdzīvoju 2 zobu operācijas, attiecīgi man izņēma āķīšus, man ievietoja implantus, noņēma breketes. Self-care vakar bija pirmā prioritāte. Super sabalansēts, mums tur izdevās arī to ievērot. Apzināju garas patēriņu un izmēģināju daudz jaunas veģetāras receptes. Padarījām diestapu daudz mājīgāk ar kamīnu un TV sienu. Izmēģināju daudz jaunas hobijas. Tos jūs visam noteikti pamaniet manā YouTube kanālā vai Instagramā. Sasniedz Instagram mērķi 12,000 sekotāju. Sasniedz arī TikTok mērķi ar 7,000 sekotāju. Sadarbība ar About You, tā man bija pierakstīta manos pagājušā gada sociālo tīklu mērķos. Pirmais TikTok live, par to jāsaka paldies Elīzai par to, ka viņa mani pamudināja. Novedīju 2 pasākumus. Šis bija kaut kas, ko es jau visu noteikti nebiju paredzējis. Viens bija dzīvē, tas bija draugas klientienu ietvaros, un viens bija online. Pastāstīt par reumatīdo artrītu. Šis bija viens no tiem tematiem, par kur man bija, teiksim to tā, drusciņi izaicinošāk atklāties un pastāstīt vairāk par to, ar ko es cīnos ikdienā. Publicēju 54 YouTube video. Tas sanāk, ka reāli es publicēju vairāk kā 1 video nedēļā. Man liekas, gadā ir 52 nedēļas, vai pārbaudīsim. How many weeks are in a year? 52 nedēļas ir gadā, un es publicēju 54 video, kas manuprāt ir reāls rekords. Un tad tagad par to, kas man neizdevās. Tad man neizdevās regulāri meditēt, par to es daudz un dīgi stāstīju pagājušo gadu reset video. Man neizdevās regulāri sportot, man neizdevās regulāri gulēt 8 stundas pa nakti, bet uz gadu beigām man bišķīt uzlabojās miega režīms. Izlasīju tikai 5 grāmatas. YouTube'ā nesasniedzu mērķi 7,000 sekotāju, bet es sasniedzu 6,000, tā kā neizdevās praktiski vispār publicēt shorts video. Es publicēju 2, kas baigi nekur arī neaizgāja. Neizdevās uztaisīt drošības pilvanu, tādu, kādas vēlētos finansiālā ziņā, un neizdevās uzturēt kārtīgu vidi,
kas attiecīgi nerezultējās arī kārtīgā sakārtotā prātā īsti līdz galam, vai tādā apmērā, kā es to būtu gribējis. Tagad, kad esam atskatījušies uz savu iepriekšējo gadu un zinām, kas mums pagājušo gadu aizgāja riktīgi pa labi un kas drusciņi pa kreisi, ir laiks pierakstīt savus mērķus, lai visi šie kreisie pagriezieni pāriet uz tiem labajiem. Un tad es pierakstīšu savus mērķus 4 kategorijās. Pirmā būs karjera, otrā būs fiziskā un mentālā veselība, trešā mums ir finanses un ceturtā mums ir hobiji gan gada, gan arī mēneša griezumā. Jo pagājušajā gadā es skaidri atļautu to, ka ar mērķu izvirzīšana nevienmēr ir pietiekama. Mums var būt vislabākie nodomi, visstiprākās apņemšanās, bet tik un tā tas mērķis uz tās baltās papīra lapas gada beigās var tā arī palikt kā burtu virknējums, nevis reāli piepildīt tavas dzīves daļu. No sirds var ieteikt izlasīt grāmatu Atomiskie ieradumi, kas man personīgi pavēr pavisam citu skatu uz to, cik ieradumi ir būtisks faktors mērķu piepildīšanā un sasniegšanā. Vai es padalīšos arī ar saviem 2024. gadu mērķiem? Protams, te tie ir uz ekrāna, bet tuvāk, piemēram, apskatīsim manus februāra mērķus, piemēram, mentālā un fiziskā veselība. Un tad, piemēram, mērķis regulāri sportot, principā neizsaka neko, vai ne? Nomainam to uz sportot pirmdienās, trešdienās un piekdienās, sākot no pulksten 14:30 līdz 16:00. Šajā gadījumā mans mērķis atbilst SMART mērķu pamatam. Runāsim daudz biznesa valodā. SMART mērķi ir konkrēti, izmērām, sasniedzam, atbilstoši un piesaistīt laikam. Par pēdējo runājot, vai zināji, ka tajā gadījumā, ja tavs mērķis ir piesaistīts konkrētam pulkstenlaikam, tad tev pastāv principā lielāka iespēja, ka tu šo mērķi arī piepildīsi. Īstenībā pats sev ieprogrammē prātā to, ka, piemēram, manā gadījumā pulksten 14:30 ir jādodās uz sporta zāli, un tad tuvojoties šim te laikam, man smadzenes par to man nepārtraukt atgādinās, ja dos tādu nedaudz kņudinošu signālu par to, ka, hei, tuvojās tas laiks, kurā tev ir jāizdara tas un tas. Tā kā ir vērts piesaistīt šīs lietas konkrētam pulkstenlaikam, jo smadzenes reāli visu atcerās un piefiksē un saka tev, ka tev kaut kas ir jādara. Vēl viens no maniem mērķiem ir izdzert 1,5 līdz 2 litrus ar ūdeni dienā, un kā jau mēs to visticamāk zinām, tad mērķis bez plāna principā ir wishful thinking, un šajā gadījumā man vislabāk palīgā nāk jau iepriekš minētā atomisko ieradumu grāmatu, kuras minēju. Tur ir ļoti plaši un ļoti labi aprakstīta ieradumu virknēšana, tad tas ir viens no tiem paņēmieniem, kas, manuprāt, lieliski palīdz tev sasniegt savus mērķus, vienkārši savirknējot jauno ieradumu, jau ar kādu esošu ieradumu. To viņi pastāstīšu. Piemēram, no rītiem strādājot, pirmā lieta, kuru es daru, es pārbaudu e-pastus. Un tad, attiecīgi, tu vari savirknēt šo ieradumu, kas ir e-pastu pārbaudīšana ar piemēram, viens ūdens glāzes iedzeršanu. Attiecīgi, tu saliec kopā šo un uztais tādu smuku mazu komplektiņu, un, attiecīgi, izdarot to, cik dienās rodas ieradums 21 dienu pēc kārtas, tu vairs nevarēsi tā kā atšķirt šīs divas darbības. E-pastu rakstīšanu, pārbaudīšanu no ūdens glāzes iedzeršanas. Vēl, piemēram, varētu ūdens glāzes iedzeršanu piesaistīt tādam ieradumam kā brokastu, pusdienu vai vakariņu gatavošanu, jo šīs darbības es daru principā katru dienu, un, attiecīgi, es varētu šo mazo ieradumu piesaistīt klāt ēst gatavošanai un arī uztaisīt tādu mazo ieradumu pāri. Un tad vēl trešais piemērs ieradumu virknēšanai, jeb ieradumu pāri izveidošanai. Piemēram, ja tev mājās ir mīlulis suņuks, ar kur tu dodies ik rītā, ik vakar pastaigās, tad paņem līdz ūdens pudeli un nāc mājās tikai tad, kad tu pastaigā esi izdzēris visu šo ūdens pudeli. Principā tu nošausi 2 zaļus ar 1 šāvienu, jo garas pastaigas ir, 3 zaļus. Garas pastaigas ir gan labas tev, gan suņukam, gan arī tu izdzērsim šo pudeli ar ūdeni. Ko tagad, kad esam jau nosprauduši visus savus mērķus, ir laiks pieķerties to vizualizēšanai. Ticu, ka esat dzirdējuši to, ka savu mērķu vizualizēšana jau principā ir puse no uzvaras, jo ja tu to vari iedomāties, tad
Kāpēc lai tu to nevarētu piepildīt, vai ne? Mērķu vizualizēšanai es izmantošu divas metodas. Pirmā no tām ir vision board, ja vēlmju, sapņu, mērķu karte. Kaut arī sākotnēji var šķist tā, nedaudz bērnišķīgi. Tagad greizīt žurnālus, taisīt kolāžus, tur skrulēt Pinterest, lai atrastu visiedvesmojošākās bildes. Īsnībā tad, ja tu savu vēlmi vari vizualizēt, tu to padari savu gan pieejamāku, gan arī tuvāku. Un īsnībā arī izmanto law of attraction, ja pielūkšanās likumu. Tāpēc ticēju, ne, bet ir vērts pamēģināt. Es personīgi bildes atlasīšu Pinterestā un kolāžu uztaisīšu digitāli, bet noteikti var izmantot arī veco, labo žurnālu un A3 papīra vai kartona metodi. Un tad pirmkārt, es Pinterestā izveidošu atsevišķu mapīti ar nosaukumu 2024. gada Vision Board. Otrkārt, ja nezinu kādas bildes meklēt vai saglabāt, tad pavisam noteikti var ieskatīties savā 2023. gada kopsvilkumā un, protams, arī savos 2024. gada mērķos, jo konkrētāk būs bilde, jo labāk. Piemēram, viens no maniem mērķiem ir katru mēnesi izmēģināt kādu jaunu aktivitāti, jaunu hobiju, un tad februārī es vēlos vai nu uzadīt vai uztamborēt džemperi, tāpēc atradīšu pēc iespējas atbilstošāku bildi tam, kādu džemperi es sev vēlētos un saglabāšu mapītē. Treškārt, tad, kad tu esi atradis visas bildes un mapīte ir pilna, tad tu visu šīs bildes arī lejupielādē savā datorā un ieliec tās folderī arī ar nosaukumu 2024. gada Vision Board. Ceturtkārt, kolāžu izveidēt var izmantot vai nu Photoshop, vai Canvas, vai PicMonkey, vai jebkuru citu internetu vietni. Zinu, ka arī telefonā ir ļoti daudz aplikācijas tieši kolāžu izveidošanai. Es personīgi izmantoju PicMonkey un uztaisu divas kolāžas, vienu datoram un vienu telefonam. Principā savalku visas bildes un izveidoju to tā, kā tas man pašai vislabāk patīk, kādu samazinu, kādu tomēr izdzēšu ārā. Nav absolūti nekādu noteikumu un nav svarīgi, vai šī kolāža izskatās estētiski vai nē. Principā pats svarīgākais ir izvēlēties tādas bildes, kas tev pašai nebesīs, jo tev uz tām būs jāskatās visu gadu garumā. Otra vizualizācijas metoda, kuras šogad izmēģināšu pirmoreiz, ir vēstule sev. Bet tādā drusciņu apgrieztā veidā, ja es nerakstīšu vēstuli sev nākotnē, bet es rakstīšu vēstuli no sevis nākotnē šī brīža sev. Tūlīt paskaidrošu. Pirms tu sāc rakstīt šo vēstuli, es vēlos, lai tu vizualizē, ja iedomājies to, ka šobrīd ir 2024. gada 31. decembris. Vizualizē šo mirkli pēc iespējas detalizētāk, tātad drīz citīs pusnakti. Vizualizē to, kas tev ir mugurā, kurā vietā tu atrodies, kā tu jūties, kā izskatās tavs grims, kā izskatās tava mata, kā izskatās dekorācijas, kāda ir ēdiena, dzeriena. Iztēlojos to, ka visi tie mērķi, kurus tu pierakstīji 2024. gada janvārī, ir piepildījušies. Kamēr viss šeit iespēja ir vēl sveika tavā prātā, tavā atmiņā, uzrakst vēstuli šī brīža sev no 2024. gada 31. decembra sev. Es zinu, ka tas ir tāds liels kalambūrs, varbūt grūti iebraukt, bet es to viņu pastāstīšu piemēru. Protams, tu vari rakstīt Wordā, tu vari arī uzrakstīt savu ēpastu. Es nezinu, vai ir iespējams uzlikt to, ka tev ēpasts nosūtās konkrētā datumā, bet varbūt var uzrakstīt ēpastu sev uz 31. decembru, un tad 31. decembrī saņemt šo ēpastu un izlasīt un skatīties un salīdzināt, vai viss, ko tu esi aprakstījusi, ir piepildījies. Tā ir tāda, man liekas, forša ideja, bet es sev uzrakstīšu reāli vienkārši kladītas un pildspalvas formātā, jo man gribās to, lai šie te vārdi un šīs te izjūtas tikt rakstīts tieši ar manu rokrakstu. Un tad man vēstule sāksies lūk šādi. Mīļā Madara. Man ir nereāli liels prieks tev pastāstīt to, ka man izdevās sasniegt principā gandrīz visus no šī gada mērķiem, un es jūtos nereāli lepni par sevi, par to, ka bija disciplinēta, produktīva un sasniedz tās virsotnes, kas reāli sākotnēji šķiet, tā kā vispār nesasniedzams. Uz šo mirkli manā bankas kontā ir uzkrāts drošības spilvens, kas man rada nomierinošu drošības sajūtu. Es esmu nopirkusi lidmašīnas biļetes uz man nākamā gada plānā ir vēl daudz citu ceļojumu, kas man šobrīd liek just tik priecīgu satraukumu taurins vēdrā. Aurēlijai veselības stāvoklis vēl joprojām ir stabils. Mikijs jūtās liels.
Un vēl saka to, ka vārdiem ir spēks un vārdiem ir nozīme. Ceļši tiem, kas ir pierakstīti, definēti vai pat izteikti skaļi, var droši nolasīt šo te vēstuli sev priekšā. Nu, es zinu, ka no malas varbūt tas izklausās tā drusciņi naivi, bet ziniet, kas neriskē, tas nevinē vai kas neizmēģina, tas nedzer šampaniet gada beigās, vai ne? Bet es esmu arī pietiekami realistisks, lai apzinātos to, ka šī manifestēšana un vizualizācija ir tiešām lielisks rīks un pavisam noteikti es to izmantoju un iesaku to darīt arī jums. Bet mērķis bez konkrēta plāna, nu, tie iet roku rokā. Tāpēc parunāsim par to, kādus rīkus es izmantoju plānošanai. Savu laiku un darbu plānošanai izmantoju dažādas metodas. Pirmā no tām ir ar roku rakstāmie plānotāji, jeb galda plānotāji. Šis ir mēnešu formātā, tajā es visbiežāk plānoju saturu un video, bet man ir doma pāriet uz digitālo formātu, to es pastāstīju pēc tam. Tad vēl arī iknedēļas plānotāji un arī ikdienas darāmo lietu sarakstu. Otrkārt, es visam noteikti nevaru vairāk savu dzīvi iedomāties bez Google Calendar. Tajā es pierakstu visu, kam ir konkrēti termini, konkrēti laiki, vizītes, ārsta apmeklējumi. Ziniet, kam vēl ļoti labi nodara Google Calendar? Tad, ja tu nevari atcerēties vārdienas un dzimšanas dienas. Tu iziet cauri visam kalendāram un konkrētās dienās atzīmē savu tuvinieku dzimšanas dienas, vārdienas un uzlikt to, lai šis te atkārtinājums atkārtojas ik pēc gada. Attiecīgi tā tikai vienreiz tas ir jāizdara un tu visu gadu varēsi atcerēties, kurā dienā ir kāda jubileja. Trešais rīks ir aplikācija, kas ir ikvienā telefonā un tā ir Notes, jeb piezīme aplikācija, kurā es pierakstu principā visu iespējamo, sākot no dažādām idejām, beidzot ar linkiem, video aprakstiem, ierakstu tekstiem, hashtagiem, tā kā tur ir viss iespējamais. Ceturtais rīks, kuru es vēlos šogad izmēģināt nedaudz vairāk un nedaudz padziļinātāk, ir Notion vietne, interneta vietnē datorā vai arī aplikācija telefonā. Līdz šim es Notion izmantoju vairāk saziņā ar Dāvi. Mēs varam viens otram sūtīt saraksts, piemēram, darāmo lietu saraksts, kas no kuram ienāk prātā, un tā ir tiešām forša vieta, kur arī to piefiksēt, un tu var atķeksēt, un mēs abi divi varam tajā sarakstā darboties, kas ir feina, vai, piemēram, veikala iepirkuma saraksts, un tā tālāk, bet tagad es to gribu pamēģināt izmantot tieši vairāk ieradumu piefiksēšanai un atķeksēšanai, jeb habit tracking, un arī sociālo tīklu satura plānošanai. Piemēram, pavisam ātri parādīšu mūsu kopējā mājās darāmo lietu sarakstu, un mums ir jāizdara tātad pasūtīt tumbiņas datoram, tas ir man, un piezvanīt par dīvānu tīrīšanu. Tad te var atzīmēt to, kas ir vēl jāizdara, kas ir procesā un kas ir izdarīts. Un tad mēs esam jaunu gadu sākuši ar 2 uzdevumiem. Te savukārt es vēl neesmu pabeigusi gatavot savu sociālo tīklu šo te lapu, bet, nu, principā te ir visas 3 platformas, kuras lietoju. Tad te ir sadarbības, sponsorētie ieraksti, kas man plānojas februārī. Un tad zemāk savukārt ir kalendārs. Es gan to vēl neesmu aizpildījusi, bet kā piemēru var, piemēram, parādīt šo te plānoto YouTube video. Nezinām, to izdosies samontēt līdz 25. bet tas ir tas video, ko jūs šobrīd skatāties. Savukārt runāt par ieradumiem, šis ir tas habit tracker, ko es pati esmu tā kā sarakstījusi, bet es plānoju šo te pārvietot uz jau gatavu template, jeb formu, to jums parādīšu, habit tracker, jo viņiem ir pieejams dažādas formas, un tad es esmu lejupielādējusi, ja iestatījusi lūk šādu te, un tad man vajag attiecīgi savadīt savus datus iekšā, un tad tu vari redz, kur koriģēt datumus, tu vari arī cenšos ar kreiso roku kaut ko jums parādīt ar pelīti, un redz, kur tu vari atķeksēt, un attiecīgi to parādās arī procentuāli, cik tu no tās dienas ieradumiem tu esi piepildījis. Un tad vēl pēdējā lieta, kas man personīgi vismaz ir tāds diezgan būtisks un nozīmīgs faktors tam, lai es būtu veiksmīga, lai es būtu produktīva, lai man būtu sakārtots domas un sakārtots prāts, ir sakārtota vide. Es esmu nosēdusies priekšā savam spoguļgaldiņam, kas pavisam noteikti neizskatās visai sakārtots. Un, ziniet, tā kā es strādāju no mājām un mājās arī filmēju video, veidoju saturu, tad, nu, bardaks ir neizbēgams, bet es šogad tiešām vēlos minimizēt to un pēc iespējas aktīvāk piedomāt pie tā, lai es lietas uzreiz pēc to lietošanas noliku to vietās. Ziniet, pat nedzīvojot vairāk kopā ar saviem vecākiem jau cik gadus, pat mana mamma ir piefiksējusi to, cik ļoti liela nekārtība man ir dažādās
manas dzīves vidēs, piemēram, mašīnā. Mamma iekāp manā mašīnā un vienkārši sāk visu pārkārtot, bet vienkārši man nav, kur savas lietas. Labi, nē, bet tavai aizstāvībai man mašīnā ir vajag. Miskaste. Ew, kādu? Tā bija tāda maza atkāpe, bet ziniet, tajos mirkļos, kad, piemēram, mana darbistaba ir miskastē, tad man reāli pašai arī īpaši tā negribas baigi daudz uzturēties un produktīvi strādāt. Labāk paņem savu portīvo datoru un strādāt tur, es nezinu, virtuvē pie letes vai uz dīvāna, kas arī nav tā kā pat produktīvākā vieta, jo, tur ir arī daudz lietas, kas novērš tavu uzmanību, piemēram, suņi, vai tur, nezinu, ieslēdz fonā televizoru, vai daudz savu gatavo pusdienas, mēs kaut ko runājamies, un katrā ziņā videi un vietai ir nozīme, un es pavisam noteikti savā istabā jūtos visproduktīvāk, tad, kad tā ir sakārtot. Kamēr jūs skatāties to, kā es kārtoju savu spoguļgaldiņu, es jums pastāstīšu 4 punktus, kuri šogad, cerams, man palīdzēs būt organizētākai un kārtīgākai. Un tad pirmais, katru vakaru veltīt vismaz 15 minūtes mazai mājas vai savas istabas piekārtošanai, un vispār ideālā variantā arī ikdienā lietas uzreiz nolikt to paredzētajās vietās. Otrkārt, 2 reizes nedēļā māju izsūkt ar putekļu sūcēju un arī notīrīt virsmas. Trešais ir 1 reizi nedēļā uztaisīt mājas ģenerāla tīrīšana, plus mīnus virtuvē, tas ir visas virsmas, izsūkt putekļus, vansistabu un tā tālāk un tā tālāk. Un 4. punkts ir 1 reizi mēnesī uztaisīt dzīpliņu, ja tāda ir rīktīgi lielo ģenerāla tīrīšana, kad iztīrām visu. Aiziet, sapranamies un padaram šo gadu par vislabāko līdz šim. Es tev novēlu superforšu atlikušo dienu, daudz piepildīt mērķu un patiesu neviltot prieku par sasniegto šī gada beigās. Un noteikti padod man ziņu komentārā, vai tev patika šis video, ja tas bija drusciņ savādāk formāti, varbūt nekā ierasts, vai tas tev bija noderīgs. Un padod man ziņu arī komentārā par to, vai tu arī šogad vēlētos redzēt manus ierastos ikmēneša reset video, jo es īsti nevaru saprast, vai jūs nesat jau noguruši no tiem, un vai varbūt man no tiem paņemt pauzīt. Tā kā gaidīšu jūsu ziņu un tiekamies nākamajā video. Ar tā no manis un Daisijas!